mūsu Laura. Mūsu radio SVH Laura. Skries 42,195 km. Ņujorkas maratonā 6. novembrī. Radio SVH ir savs cilvēks Ņujorkā. Turam īkšķus un sazvanamies. Lauru atbalsta veikals visiem, kas skrien. Maratons. So I gotta live my own. Brīnišķīgi, ka ir tāds veikals, kas atbalsta, ja, un vispār atbalstītāji, tā ir brīnišķīga lieta, un studijā ir gan pati Laura, kur jau, tikpat kā jau ceļa jūtīs rīt. Jā, Laura? Labrīt. Rīt no rīta jau dosies uz turieni, jā, no kurienes Mars, vai ne? Bet atbalstītājs Raimonds no veikala visiem, kas skrien maratons, arī ir mūsu studijā. Labrīt. 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 Un pirmkārt jau ļoti labi, ka Raimonds pats ir šīs lietas, kā saka, fans un speciālists, kā es saprotu, jā, un pats arī ir piedalījies Ņujorkas maratonā. Jā, pagājušajā gadā bija tā labā iespēja aizbraukt uz turieni un noskrēt savu. Arī pirmais tas man bija maratons, tāpat kā Laurai būs šogad. Pirmo reizi arī bija Amerikā, mums ir par ko parunāt ar Lauru, padalīties iespējām, jo tas ir grandios. Ir šī laika pārmaiņa diezgan liela, bet Eiropiešiem tas ir ok, jo principā, ja maratons priekš amerikāņiem sākās ļoti agri, Eiropiešiem tas ir ļoti labs laiks. Tad, ja mēs braucam uz turieni un skrienam, tad aklimatizēties ir kā vieglāk un labāk kā tur. Jā, es esmu lasījis, ka cik laika joslām lido pār, tik dienas vajag līdz tai aklimatizācijas bedrei saucamajai, bet Laura aizlidos pietiekami normālā laikā un viss būs kārtībā. Tad, kad būs 9 Amerikā, tad Latvijā būs 6 stundas uz priekšu. Kā pašām pagājušajā gadā gāja tā, padalies iespaidos? Vislabākās atmiņas. Ja man likās šogad es neskrēju pilno maratonu un likās, kad vajag izlaist, tad tagad, ja man Laura teikt, vai ir viena vieta, braucam līdzi, noteikti aizbraukt, jo tas sajūts ir neaprakstāms. 2 miljonu skatītāji, 120 grupas spēlē pa ceļam, tas ir tev nes vienkārši. Ja tu esi daudz maz sagatavojies, tevi nes un nav tā, ka kāds skrien garām, vai tevi sajūt, ka tu baigi velcies vai kaut kā tā. Tu esi visu laiku plūsmā. Un pirmā avēnijā, kad izskrien, tas jau ir pusmaratona, kur 7 km tu redz uz priekšu, galvas kustās visu laiku un nav sajūta, ka ir grūti vai kaut kas tāds. Ļoti, ļoti labi. Kāds ir aptuveni, cik tur bija grādi aptuveni pagājuši gadu? Grādi ir kaut kāds 7-8 grādi ir vidējais tas laiks pēdējos maratonos pēc statistikas, bet mums bija saulains, bet vējains. Bija augsts vējš diezgan, tāpēc cilvēki, tā bišķiņa apģērbās garāk, bet bija arī vietas, kur tikai ir saula un aizvējš, un tā bija ļoti silts. Tas ļoti patīkams laiks bija. Tātad... Cik jūs bijāt no Latvijas? Mēs bijām 7 vispār kopā, bet mēs tā kopā, es tieši braucu, mēs divi tādi savstarpēji labi pazīstam bijām, bet kopā bija 7 cilvēki, viens puisis mūs sagaidīja Ņujorkā, kurš tur jau 11 gadus strādā, mans bijušais kolēģis, kurš arī bija izdomājis skriet pirmo maratonu, izvadāja mūs perfekti pa Ņujorku, parādīja, bija tāds ļoti labs gids mums. Jums jau tāda sekta tāda veidojās maratona skrējēji droši vien. Laura arī ņemsiet pulci. Vispār sākot darboties veikalā maratons, kad mēs 3 gadus atpakaļ šo projektu parāvām, tā teikt, tad ir sajūta, ka cilvēks skrien arvien vairāk un tiešām tie kam tas ir tāda kārtīga aizraušanās, kaut kā arvien vairāk mēs jūtam, ka viņi koncentrējās un paliek arvien vairāk šie cilvēki. To endorfīnu gribās laikam visiem. Kāda tad ir nozīme tieši, ja runājam par tavu biznesu un reizē arī aizraušanos, kāda nozīme tieši apaviem maratonā? Apavi tiek uzskatīti par pašu primāro, kas būtu vajadzīgs, ja mēs sākam domāt par skriešanu un bieži vien tās investīcijas, teiksim, šai lētajā nosacīt sportā, visiem vispieejamākajā tiek rēķināts tieši ar apaviem. Apavi dalās, protams, vairākās kategorijās. Tie, kas skrien savam priekam un īpaši nedomā par rezultātu, bet vairāk domā par savu labsajūtu un tā, izvēlās tādus viskomfortablākos, maksimāli komfortablākos apavus. Bet runājot par tādu pareizu apavu izvēli, tad mēs veikalā vienmēr notestējam kāju. Tā ir tāda mazliet specifiska darbība, pafilmējam, kā tas izskatās no aizmugures, un kāja ir jābūt ļoti stabilai tanī brīdī, kad viņi pieskārusies zemē, respektīvi no papēža līdz pirkstgalam. Tas ir tāds plašāks stāsts, bet tas viss veikalā tiek tā teikt, nofilmēts, apskatīts, klients pats redz, mēs izstāstam, kam ir kā jābūt, visi visu saprot.
Nu, un ar apaviem ir tā, ka faktiski izvēloties nepareizs apavs var iedzīvoties diezgan agrāk vai vēlāk, mazliet no fiziskās sagatavotības arī atkarīgs traumās. Un ja tās traumas pārsvarā, kas tie ir ceļi vai muguri, kas var sākt sāpēt, ja tie apavi nav īsti pareizi, tad tas skriešanas prieks kaut kā jāpiebremzē līdz brīdim, kamēr atkal tā trauma pāriet, labāk līdz tam nenonākt. Vienmēr jau bail ir no jauniem un svaigiem apaviem, sevišķi tālā ceļā dodoties, un maratons ir ļoti tāls ceļš, manuprāt, jā. Kā tas ir, kā ir pareizi skriet ar tādiem tikko jauniem no veikala, kā saka, nopirktiem apaviem, forši uzvilkām un aiziet, vai vajag tā saucamo apkatku jau uztaisīt? Vajag noteikti ar pilnīgi jauniem. Mums te ir gan pieredze ar Rīgas maratoniem, te iepriekšējos gadus, kad cilvēki ir atapušies, kad nav apavu vai kaut kas ir saplīs vai ir aizmirsts kaut kur un rīt ir jāskrien, un tad ir pāris gadījumi, kad cilvēki ir skrējuši tiešām ar jauniem apaviem un paldies Dievam bez problēmām, jo mēs viņus piekodinājām atnākt uz veikalu izstāstīt, kā ir. Bet pareizi ir ieskriet apavus un īpaši pirms maratona, kas tomēr tiešām ir liela slodze, tad vismaz kaut kādu mēnesi iepriekš sākt viņus ieskriet, un tad ir viss kārtībā. Laura, tu to dari jau? Man ir tieši mēnesis apmēram apaviem, jā. Viss kārtībā. Viņš ir vairāk kā mēnesis. Ja uz šo brīdi nav konstatēts, ka ir kaut kāda problēma, jo garie treniņi jau ir veikti, viss kārtībā. Es jau pēc kādā 3. dienā pēc apavi iegādes, bet saņemšanas. Es noskrēju pusmaratonu bez kādām problēmām. Sigulda laikam vai kādu. Tātad, kur tagad ir jāskrien ar vecajām savām čībām, kur tā trase ir uz veikala maratonas adresīta? Veikals maratons atrodas Brīvības ielā 155, tā ir bijusi Varoņa teritorija, Brīvības un Senčielas stūrī, tas kvartāls atrodas. Un tur droši var griezties visās darba dienās un sestdienās, svētdienās gan atpūšamies. Paldies! Tas bija Raimonds no veikala visiem, kas skrien maratons, bet pēdējais jautājums Laurai pirms ceļā došanās. Rīt jau mēs no rīta tev droši vien vairs tā nesatiksim. Jā, kā ir? Labi. Es gaidu rītdienas rītu, kad es iekāpšu lidmašīnā. Laura Dukjana, Radio SVH, mūsu cilvēks Ņujorkā. Labi, paldies jums abiem un veiksmi! Visu labu!